Sveicināti, dārgie skatītāji! Pagājušajā nedēļā mūsu raidījumā bija stāsts par to, ka Latvijā tūdaļ sāks darboties vidējā ātruma radari. Un šis stāsts izraisīja milzīgas diskusijas. Cilvēki bija sašutuši, kas tie par radariem, kas tās par tehnoloģijām, kāpēc viņi mums liek maksāt, ja nevar uztaisīt normālu asfaltu un vispār. Kreņķi vien. Un tad mēs padomājam, varbūt tomēr jāapstāsta, kā tas ceļš izskatās un vai tam ceļam kaut kādā veidā varētu palīdzēt vidējā ātruma radars. Paskatīsimies. Aiziet! Sāliņa, nepārtrauktā līnija un dipada daži skrien ātrāk un apdzen pa paciņām vien, vismaz pa pāriem, ja ne pa 3 mašīnām uzreiz. Tumšs taču, dāmas un kungi. Te vismaz nav tumšs, te gaišs, apdzīvot vietu. Ielienam pa vidiņiem, uzmirkšķinam tam, kas priekšā un nepako negribiet malā. Neredz, ka cilvēks uz darbu steidzās strādāt grib. Ātrāk pa visiem, vairāk pa visiem, lielāku algu nopelnīt. Cilvēks grib tikt ātrāk darbā, palaidiet taču garām. Nelaiž garām, labi brauks virsū tiem, kas nāk pretī. Arī nekas, normāls manevrs, tieši apdzīt uz gāja pārējais un paspiest malā tos, kas brauc pretī. Un apdzīt reizē vismaz 3 mašīnas. Tās mums izdodas. Izstāsta, ka te neviens nav īsti mēģinājis to asas līniju pārbraukt jau sniegs vidū, bet nē, dažiem ir duša un ātrums. Un lūk, klasisks gadījums. Tieši tā tas beidzās slikti. Reku viens priekšā taisa kreiso pagriezienu un viens pa pretējo joslu mauc garām. Kurš kur pamanīs, kurš kur palaidīs. Šoreiz viss beidzās bez sekām. Bet bieži vien dažs labs pēc tam atrodas tālu grāvī. Te atkal, kam tā saliņa? Saliņa priekš tam, lai es turētu pabraukāties. Ļoti laba saliņa. Laižam tik uz priekšu. Agrs rīts, saule lec, jābūt darbā. Ko tur kavēties? Naktī, tā kā uz darba nevajag, darbs jau beidzies, nakts tomēr. Bet nē, mēs plivinam garām visiem reizē, jau esam uzņēmuši ātrumu. Mēs pat bariem braucam visiem garām, pa pāriem, nevis tā pa vienam. Lustīgi pretējās joslas plūsma. Apmēram tā reizēm veicas, un reizēm tieši tādā pašā veidā cilvēks arī kaut kur kļūdās braucot pār šim sniedziņam un iešķiļ grāvī. Kā jūs domājat, vai tiešām nevajadzētu kaut kādā veidā mums pieķerties pie tā vidējā ātruma radara? Kas zina, varbūt arī šāds braucējs varētu kaut kā tomēr sadzīt mierīgākā braukšanai. Un aiziet pats sev garām, visiem garām, apdzīvot vieta, kādas problēmas. Krusti ceļa malās te nevien neeskustina, bliežam tik tālāk. Nav tā labākā redzamība, lietus līst. Bet nē, ir tomēr dūši cilvēkiem. Ņem un brauc. Bet ja mums būtu vidējā ātruma radars, mēs šito visu varētu būt diezgan labi mierā, vai vismaz nebūtu jēga šitā nesties pa saliņu, pa sadalošo joslu, pa vidu kaut kur. Bremžuguņas vidu mēs redzam, kas tur notiek, jācer, ka visi ir dzīvi. Jā, varbūt, ka šis te jaunievedums, kurš šogad būs testa režīmā tikai viens pats pa visu Latviju, varbūt, ka noderēs. Opā! Šito gan jūs negaidījāt. Skatieties, dāmas un kungi! Lielais maršruta autobus Ekolains pa pretējo pāri saliņai. Es tik domāju, kurš plāno maršrutu, ja autobusu var iekļauties grafikā tikai šādā veidā braucot. Es laikam nepirkšu biļetu uz šito autobusu. Paldies! Te beigās tā tīri piezīmē. Klasisks, hrestomātisks gājiens. Bembis pa pretējo pa saliņu aiziet. Tieši tā, caurām dienām. Ko, redzējāt? Bija diezgan jautri, kamēr beidzās bez avārijām, bet beigties var visādi. Es domāju, ka šis mūsu video vērojums izraisīs atkal nākamās diskusijas par to, ka ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi te vidēja ātruma radari, kas mums tur uz ceļa notiek. Tā kā jums atkal ir viedoklis, droši sūtiet, rakstiet mums sociālajos tīklos, diskutēsim tālāk, ko ar to visu darīt.